pašapziņu, pasakiet jā vai nē, un tad vienkārši, jo tas to ir būtiski saprast. Ko? Ir tas skaidrs? Nu. Jā, droši. Par politisko. Par politisko tas ir kā reiz labi. Tas ir labs jautājums. Politiskais plurālisms tas ir tad, kad vai nu valstī pastāv kaut kāda alternatīva uz politisko varu, respektīvi kādi, kas grib iegūt vēl politisko varu paralēli tiem, kas šobrīd ir pie varas. Ja? Tur, kur tādi ir, tur ir šis politiskais plurālisms. Ja, respektīvi, tieši tā, kā mēs te runājām. Ja, kad demokrātijās pastāv tradicionāli samērā augsts šis politiskā plurālisma līmenis, jo mums ir atzīta opozīcija, ja, kura var darboties, kur, kā saka, viņai pat ir satversmē garantētas tiesības, viņas neviens cietumā nesēdina, viņi var paust atšķirīgu viedokli par valstī notiekošo, atšķirīgu pozīciju no tiem, kas šobrīd ir pie varas. Tas ir politiskais plurālisms. Ja? Vēl kaut kas. Piemēram, ka pie varas ir viena partija, bet ka līdzās šai partijai konkrētajā sabiedrībā pastāv arī citas partijas, kuras šobrīd nav pie varas, bet toties grib pie tās nokļūt. Vēl kaut kas vaicājams. Labi, es pieņemu, ka tas nav vienkārši, bet to ir būtiski uztvert. Ja? Respektīvi, tas ir stāsts par šiem abiem plurālismu veidiem. Trešais parametrs ir ideoloģija. Kas ir ideoloģija? Ideoloģija ir, cik lielā mērā šīs valsts uzbūves pamatā ir pārliecība, ka pilsoņiem ir kaut kādā veidā jādod arī pareizās idejas un pareizā garīgā orientācija. Cik lielā mērā konkrētā valsts uzskata to par savu uzdevumu noteiktā veidā ideoloģiski, kā mēs šodien sakam, indoktrinēt cilvēkus. Ja? Proti, cik lielā mērā konkrētā valsts par savu uzdevumu stāda noteiktu ideju piešķiršanu, ja vēlaties uzspiešanu sabiedrībai. Tas ir arī viens nozīmīgs politisko režīmu raksturu lielums. Mēs zinām, ka ir izteikti ideoloģiski un ideoloģizēti režīmi, ja, kuri principā nodarbojās ar to, ka viņi uz noteikts ideoloģijas pamata mēģina taisīt jaunu cilvēku, pavisam savādāku cilvēcisku būtni. Un tie, protams, ir šie totalitārie režīmi, ja, kuri ļoti lielā mērā aizrāvās tieši ar noteiktu ideoloģiju uzspiešanu. Ja, kas bija praktiski viens no šo totalitāro režīmu pastāvēšanas attaisnojumiem. Ja, restīvi, ka mēs savā ziņā caur idejām palīdzēsim cilvēkiem kļūt labākiem, palīdzēsim viņiem labāk dzīvot kopā. Ja. Un ir tādi politiski režīmi, kuriem lielos vilcienos ir diezgan nospļauties par to, ko tie cilvēki domā, kamēr viņi nesāk pārāk lekt acīs pastāvošajai varai, tikmēr šiem cilvēkiem īstenībā nav, teiksim, pie varas esošajiem īpaši neinteresē, ko cilvēki konkrētajā valstī domā. Ja? Šajā ziņā ir ideoloģizēti režīmi, kas patiešām balstās noteiktā mācībā, kuru viņi cenšas izplatīt un vienlaikus arī uzspiest attiecīgajai sabiedrībai. Un ir neideoloģizēti režīmi tādi, kurus neinteresē kaut kādu mācību vai reliģisku vai kvazi-reliģisku priekšstatu uzspiešanu sabiedrībai. Ja? Piemēram, klasisks piemērs jūs varat salīdzināt jebkuru rietumu demokrātiju, īpaši Eiropā, kas lielākoties nav pārāk ideoloģizētas, jo tur valsts saka, kamēr cilvēki ievēro likumus, kamēr viņi uzskata konkrēto demokrātisko valsti par labu un pamatot, šai valstī nav jācenšas mācīt viņus, kā dzīvot. Ja? Turpretī ir tādas valstis, kā mūsdienu pasaulē, piemēram, Irāna, ja? Kura ir ārkārtīgi izteikti ideoloģizēta,
valsts. Ja? Tieši tāpēc, ka tur valsts balstās noteiktos reliģiskos priekšstatos par to, kā ir jābūt iekārtotai sabiedrībai un tā tālāk un tā tālāk. Un šie priekšstati tad tiek ar visiem iespējamiem veidiem uzspiesti sabiedrībai. Ja? Un sabiedrībai tiek stāstīts, ka vienīgi caur šo priekšstatu iedzīvināšanu dzīvē, ja, viņiem būs iespēja dzīvot labi un normāli. Ja? Tas ir ideoloģija. Ceturtais kritērijs ir mobilizācija. Kas ir mobilizācija? Mobilizācija ir stāsts par to, cik lielā mērā, ko mēs jau runājām pie tām režīmu definīcijām, konkrētajā valstī cilvēki ir iesaistīts politiskajā procesā. Ja? Respektīvi, vai viņi ir konkrētajā politiskajā procesā totāli iesaistīti, tā kā to reizēm mēdz literāros darbos attainot, rādot uz šiem totalitārajiem režīmiem, ja, kur no rīta mēs visi dziedam kopīgi kaut kādas himnas un dziesmas par darba ļaudīm, pēc tam mēs ejam uz darbu un tur izpildam kaut kādus režīmu rituālus un piedalāmies masu gājienos un demonstrācijās un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Vai arī, neņemot cilvēki, tur tiek atstāti un paši savā vaļā un par valsts tādu, kā saka, politisko dzīvi ikdienā domā salīdzinoši maz, ja? Jo tas viņus neskar. Ja? Piemēram, viens klasisks piemērs par mobilizācijas iespējām šādos totalitāros un posttotalitāros režīmos. Jūsu mīļotie vecāki jums droši vien varētu pastāstīt, ka patiesībā padomju laikā bērniņš, kurš tika uzņemts skolā 6 gadu vecumā vai 7, kā nu kuro reizi, visdrīzāk laikam 6, tika jau sākumā uzņemts Oktobrēnu Ļeņina mazbērnu organizācijā, kur viņam bija jāstaigā ar nozīmīti ar Ļeņina bildi virsū, jāpiedalās visādās Oktobrēnu līnijās, jāstaigā ar mazu sarkanu karodziņu ierindā, ja pēc tam viņš tika pieņemts pionieru organizācijā, kas jau bija tāda mazliet pusauģa organizācija, kur bija slavenie sarkanie kaklauti un arī visādas tādas pusmilitāras izdarības. Un tad pēc tam tā trešā fāze, kas jau vairāk attiecās uz vidusskolniekiem, tad bija tā sauktā komjaunatne, kas jau bija tāda, kā saka, praktiskāka organizācija un savā ziņā sagatavoja cilvēkus iespējamajai dalībai komunistiskajā partijā. Ja? Tad lūk, tā ir mobilizācija. Ja? Proti, ka cilvēki jau no agrīna vecuma tiek iesaistīti dažādās politiskās organizācijās, kuras uztur attiecīgais režīms. Ja? Visbeidzot, pēdējais kritērijs ir līderi un līderība. Ja? Kāda veida līderi ir raksturīgi šīm konkrētajām valstīm, kas ir piederīgi konkrētajiem režīmam. Ja? No kurienes viņi nāk, kādi viņi lielākoties ir. Ja? Kādā veidā viņi tiek rekrutēti, jeb padarīti par līderiem. Ja? Tā ir arī politisku režīmu pazīme. Mēs zinām, ka demokrātijā šī līderu būšana ir samērā strikti noteikti tajā burvīgajā dokumentā, kuru jūs lasīsiet uz testu, proti Latvijas Republikas Satversmē, ja, kā tas notiek, kam ir jānotiek, kādām procedūrām. Mēs zinām, ka daudzos politiskos režīmos, protams, ka līderu izvēle notiek pēc citiem principiem, citā kārtībā, ja, un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, tie ir tie 5 kritēriji, kas attiecas uz savukārt šiem 5 režīmu veidiem. Ja? Un tagad, protams, mans uzdevums ir jums pastāstīt, kas tad tie tādi ir par režīmiem un kā viņi savā starpā atšķir. Pirmais politiskais režīms ir demokrātiskais politiskais režīms. Kāpēc mēs ar to sākam? Mēs ar to sākam tāpēc, ka jums vajadzētu būt kaut kādai nojausmai, kā demokrātija darbojas, un tad jūs arī pēc tam varēsiet pārējos iepazīt, salīdzinot ar demokrātiju. Ja? Demokrātisks politiskais režīms, kā mēs to redzam pēc tām augšējām 2 ailītēm, atzīst gan politisko plurālismu, ja? Tajā ziņā, ka mums ir kaut kādi ļaudis, kas ir pie varas,
kaut kādi, kas šobrīd ieņem politiskos amatus, ja? Visādi tur ministri, ministru prezidenti, saimnes deputāti, valsts prezidenti un tā tālāk. Ja? Un ir arī opozīcija, ja? Kura pavisam dabiskā veidā saka, ka tie, kas šobrīd ir pie varas, tie nav labi. Ja? Un mēs īstenībā piedāvājam kaut kādu alternatīvu, kaut ko labāku, taisnīgāku, ja? Godīgāku, tīrāku, veiksmīgāku. Ja? Izsakot, piedāvājam sevi kā alternatīvu pastāvošajai varai. Tas ir tas, ko mēs saucam par šo politisko plurālismu, kurš demokrātijā ir pašsaprotama lieta. Tieši nedemokrātiski režīmi lielākoties ar to arī izceļas, ka tajos politiskais plurālisms ir visnotaļ ierobežots. Otrs sociālais un ekonomiskais plurālisms vēlreiz. Mēs runājām savulaik Latvijas apstākļos par tā sauktajiem oligarhiem, ja, kuri bija nepārprotam šī ekonomiskā plurālisma izpausme. Ja. Tas proti, ka sabiedrībā pastāv vairāk ekonomiski grupējumi, ja, kuri kaut kādā veidā spēja ietekmēt politisko vāru. Taču viņš nav viens. Tas nav viens tā, ka ir viens lielais oligarhs, kurš pārvalda ar savu klanu valsti, ja, bet gan šie grupējumi ir vairāki. Šie grupējumi ir dažādi. Ja. Tieši tāpat arī, ja runā par sociālo un ekonomisko plurālismu, arī tas attiecas uz dažādām ideoloģiskām pārliecībām un uz dažādām grupām, kas pastāv pilsoniskajā sabiedrībā. Ja, mēs zinām, ka demokrātiska valstu pamatpazīme ir tā, ka līdzās pastāvošajai varai un tās uzturētajam priekšstatam par valsts nākotni nemitīgi notiek dažādu alternatīvu izvērtēšana, nemitīgi notiek dažādu pozīciju kritika, pamatošana, aizstāvība un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs saucam par šo sociālo un ekonomisko plurālismu, kurš demokrātijās ir pašsaprotams. Ja? Citās politiskās iekārtās, kā mēs to tīri labi zinām, tas nebūtu nav tik pašsaprotam. Kas attiecās uz ideoloģiju, tad demokrātijām kopumā nav raksturīga pārmērīga augsta ideoloģizācijas pakāpe. Tajā ziņā, ka skolās pie mums lielākoties tiek iemācīti kaut kādi pamatprincipi, kādā veidā mūsu valsts darbojas, par to, kāda ir satversme, kā viņi ir veidojusies un tā tālāk un tā tālāk. Tikko kā ir pieņemta tā satversmes ievads, jeb tā sauktā preambula. Taču jūs neviens nevarētu teikt, ka Latvijas valsts īpaši milzīgu uzmanību veltītu tam, lai iemācītu cilvēkus pareizi domāt, lai mēģinātu viņus kaut kādā ziņā noteikti padarīt par Latvijas valstī fanātiski uzticīgiem un kaut kādā ziņā skalot viņiem smadzenes, ja, tādā prastā valodā runājot. Demokrātiskās iekārtas lielākoties ar to nenodarbojās. Viņas ar to nodarbojās salīdzinoši tādā vispārējā formā. Viņi saka, ka kaut kāda ideoloģija, protams, valstī ir. Tā ir balstīta uz zināmiem pilsoniskiem principiem un uz konkurences normām. Mēs sakām, ka mēs esam brīva sabiedrība arī tādēļ, ka mēs aizsargājam minoritāšu un individu tiesības un tā tālāk, bet valsts īpaši neaizraujās ar to, ka tās mēģina skalot saviem pilsoņiem smadzenes. Salīdzinot īpaši, protams, ar autoritāriem un jo īpaši, protams, ar totalitāriem režīmiem, kuri lielā mērā uzskata par savu uzdevumu šo smadzeņu skalošanu. Ja? Mēs zinām, ka mūsu lielajā kaimiņu valstī tur pēdējo mēnešu laikā vērojams izteikts pārmaiņas attiecībā uz to, cik lielā mērā patiešām tur valsts uzskata par savu funkciju noteikti cilvēkus iekļaut tādā ideoloģiskā indoktrinācijā, bet patiesībā jau tas, rietumu demokrātijās nav īpaši izteikts valsts uzdevums. Tur lielākoties cilvēki paļaujās uz to, ka ļaudis paši ir gan saprātīgi, lai viņi varētu kopā civilizēti sadzīvot un nav nepieciešams viņiem regulāri skalot smadzenes. Ja? Mobilizācija.
Demokrātijām ir raksturīga zema mobilizācijas pakāpe. Tajā ziņā, ka demokrātijas nepolitizē pārāk cilvēkus. Demokrātijas tajā ziņā patiešām ir brīvas iekārtas, ka tā saka, tā ir lielākoties jūsu pašu darīšana. Jūs, protams, varat šobrīd Saeimas priekšvēlēšanu laikā aizrauties ar visādu tur televīzijas šovu un premjeru debašu vērošanu, varat tur lasīt un rakstīt visādus blogus internetā par to, cik labs vai slikts ir kaut kāds tas vai cits kandidāts. To jūs visu varat darīt. Bet no jums tas netiek sagaidīts, ka jūs to obligāti darīsiet. Un lielākā daļa cilvēku arī Latvijas gadījumā ar to neaizraujās. Tas ir jautājums par politizācijas pakāpi. Demokrātijas nav pārmērīgi politizētas sabiedriskas iekārtas. Ir, protams, noteikts lietas, kuras demokrātijā ir jāievēro, proti, zinām, izpratni par līdzdalības nozīmi, iecietība pret mierīgu opozīciju, tajā ziņā, ka šīs lietas mums ir jārespektē, ja? Un opozīcijas iespējamība tiek respektēta arī tad, ja mēs nedomājam, ka tai opozīcijai konkrētā jautājumā ir taisnība, bet mēs tomēr demokrātijā pieņemam, ka šai opozīcijai ir tiesības pastāvēt, ja, un tiesības izteikties. Mēs nemēģinām viņu iesēdināt cietumā, ja, bet lielais vairums sabiedrības, izņemot kaut kādas ārkārtējas situācijas, kā karš vai kaut kas tam līdzīgs, nav pārmērīgi politizēts. Ja. Tas droši vien, ka vienam otram ārkārtīgi nepatīk. Tur, nezinu, sveiciens kolēģi Īvatai Kažokai un citiem visiem tiem, kuriem liekas, ka sabiedrībai ir jābūt maksimāli politizētai no rīta līdz vakaram un jāsēž pie televizora un jāskatās Dombura raidījums un jāpiedalās diskusijās portālā Melnam balss vai kaut kas tam līdzīgs. Bet patiesībā tas tā nav, jo īstenībā demokrātija neparedz to, ka cilvēki domā tikai par politiku, vai pat politika paņem viņu dzīvēs milzīgu laika proporciju. Ja? Galu galā brīvā sabiedrībā cilvēkiem ir gan daudz ar ko citu nodarboties. Viņi var, nezinu, braukt ar ūdens motocikliem, mācīties valodas. Viņi var strādāt un pelnīt kārtīgi daudz naudas, bet var arī nestrādāt, ja negrib. Viņi var lasīt grāmatas, viņi var skatīties filmus, viņi var internetā spēlēt datorspēles un tā tālāk. Viņi var mēģināt studēt socioloģiju, viņi var nodarboties ar glezniecību, viņi var lēkt ar gumijām. Iesakot, viņi var darīt daudz visādas citas lietas, un demokrātija nepieņem to, ka nodarbošanās ar politiku ir kaut kādā ziņā kaut kas daudz, daudz svarīgāks. Ja tā ir lielā mērā cilvēka brīva izvēle, ko viņš dara, un viņam nevajadzētu no sabiedrības vidējā sabiedrības locekļa nebūtu pareizi prasīt, ka viņš būs drausmīgi politizējies. Ja? Demokrātija to no viņa neprasa. Kas attiecās uz līderiem, tad demokrātijās līderus nomaina periodiskās vēlēšanās. Ja? Mēs par to esam jau runājuši. Līderība demokrātijās ir tāda, kas ir pēc definīcijas nomaināma. Ja? Proti, ka tas nenotiek tā, ka, kā saka, viens iesēžās amatā un saka, es te tagad, kā saka, uz 50 gadiem jūs visus pārvaldīšu, bet demokrātijas pamatpazīme ir tieši šī līderu nomaināmība, pie tam nomaināmība ar vēlēšanām, turklāt ar regulārām vēlēšanām. Ja? Tas ir nevis tā, ka kādam ienāk prātā, ka davai uztaisam vēlēšanas un tā, bet tas ir tā, ka šī vēlēšana organizēšana ir obligāta. Ja? Un neviens nevar palikt ilgāk amatā, ja viņš nav izturējis pēc vēlēšanām šo vēlēšanu testu, ja vēlaties. Ja? Un, kā mēs jau to runājām, līderu vara demokrātijā ir institucionāli ierobežota, kas ir ierakstīts konstitūcijā, ja? Kuru jūs visi esat jau apguvuši un ar deksmi gaidat testu par satversmi. Ja? Tad, lūk, autoritārais režīms. Kas ir autoritārais režīms? Autoritārais režīms ir arī režīms modernai, salīdzinoši modernai sabiedrībai, taču autoritārais režīms atšķiras no demokrātiska režīma pirmkārt ar to, ka šis līderis nav nomaināms, un šis līderis
konkrētajā sabiedrībā arī nav pakļauts nekādām skaidri nosacītām likuma normām, kā tas ir, piemēram, demokrātiskās režīmos. Ja? Proti, tā ir cilvēku grupa, kas ir nākusi, vai atsevišķi cilvēks, kas ir nācis pie varas, nevis vēlēšana rezultātā, bet gan iespējams ar spēku sagrābjot varu, vai arī kādu valsts apvērsuma rezultātā, un tā tālāk, kurš nav pakļauts šām regulāro vēlēšanu nepieciešamības spiedienam, kāds ir raksturīgs demokrātijai. Ja? Tas ir nenomaināms. Ja? Autoritārs režīms tieši ar to atšķiras no demokrātiska režīma, ka tas nav nomaināms. Ja? Autoritāro režīmu tādi tipiskie varianti, kas jums varētu būt daudz maz labi iedomājami, ir piemēram Lukašenko mūsdienu Baltkrievija, ja? Vai arī Kārļa Ulmaņa Latvija no 1934. līdz 1940. gadam. Kas ir raksturīgs autoritāram režīmam? Autoritāram režīmam raksturīgi šādu lielumu. Pirmkārt, autoritāra režīma reizēm, un tur jūs varat paskatīties gan uz Ulmanu, gan uz Lukašenko, ja? Pastāv kaut kāds ierobežots politiskais plurālisms. Tas nozīmē to, ka kaut arī šis autoritārais līderis vai līderu grupa. Ja? Autoritārs režīms automātiski nenozīmē, ka tas ir vienpersonisks. Tas var būt arī vairāku personu, kāda militāra hunta, piemēram, ja? Kas ir arī autoritārs režīms, bet nevis viena persona, bet vairākas. Ja? Bet šādā autoritārie režīmi var pieļaut zināmu politisko plurālismu. Var būt kaut kas līdzīgs vājai opozīcijai. Ja? Par piemēru, kā mēs to zinām, Baltkrievijā diezin vai kāds domā, ka Lukašenko tuvākajā laikā taisās atdot varu demokrātiski